Sveiki visiem! Šodien jāsamaina Ford Galaxy 2-litrīgais TDCi. Tāds pats motors nāk arī Volvo, kvēlsvecis. Arī Mondeo, Volvo, Fordam, jā. Kvēlsvecis ir iebāstas aizmugurē motoram otrā pusē. Man te būs jānojauc logu tīrītāji, visi tie plasmasi nost. Jānoņem EGRs dzesētājs, un no tās puses jāmēģina tik kvēlsvecē. Pārbaudīt viņas var vienkārši. Te ir rekur štekeris ar 4 kvēlsveciem vadiem. Atvienot vaļā varam pamērīt pretestību. Man ir 3 beigtas, 1 vesela. Līdz -5 lec normāli. Pēc tam jau grūtāk. Nu tā, ķersamies klāt, skrūvēsim. Sveces man ir nopirktas. Paņēmu boši, filtriņi. Un atklājās to, ka man mašīnai nav arī vilkšanas āķa. Tas būs jauns komplektās. Nu, sveces bošs, filtri. Nu ko, ķersamies klāt. Tajā darba gaitā apmēram parādīšu, cik daudz ir jānoskrūvē. Nu tā, tik tālu esmu nojaucis. Tad lūk, man jānoņem šī te EGR truba metāla nost. Te ir žņauks, tur ir skrūves. EGRs ir mainīts. Tātad tur vajadzētu nākt skrūvēm vaļā. Un tad jānoņem šis te dzēsētājs nost. Tur kaut kur ir dažas skrūvītes paslēptas. Cerēsim, ka viņas visas vaļā nāks. Gan nekādu beigo problēmu nebūs. Nu, reku ir tas kvēlsveču štekdoze, kur var pārbaudīt. Nu, ko? Turpinām. EGRs nost. EGRam reku no apakša skrūvīte, bet viņu nevajag skrūvēt. Atslābina. Un kronšteinam ir iegriezums, un EGR var noņemt nost. Tā kā tur no apakšas tiek smuki klāt, atslābinam un noņemam. Bet rakākais ir labākais tas, ja tur iekrīt aizmugurē kaut kāda atslēdziņa, nu tad palīgā nāk visādas makšķerēšanas ierīces, ja, un zondes un video kameras, un kamēr dabujam ārā. Tā kā skatāmies, lai mums tur neiekrīt nekādi instrumenti aizmugurē. Nu, turpinām. Tā, EGR dzesētājs arī nost. Te viena skrūvīte turās, te 2 atnāca labi vaļā. Šitais žņauks jāpalaiž vaļā, lai var viņu no kronšteina noņemt nost. Bet tā pa lielam veigo problēma nebija. Kur atrodās kvēlsvecis? Nu, tā tad reku ar spoguli, un reku viņas tur aizmugurē ir. Jā. Gaismas nezinu, man tagad spiež gaisma. Lampa. Uzliksim varbūt šādi te. Aizliksim šī tā te spogulīti. Nu, tā tad rekur viņas. Tā tad, nu, strādājam apmēram šādi te. Spogulis. Atslēgajā. Rekur uzgrieznis. Jā. Skrūvējam vaļā. Knikt. Tā te. Atslābinām. Rekur ir uzgrieznītis. Tā. Tik daudz, ka te var iebāzt arī drusku pirkstus. Tā. Un dabujam vaļā, ja? Lūk. Tā. Uzgrieznīšu visi 4. Mums ir dzīvi. Magnēts vēl ir drošībai. Ja? Nu, tā tad lūk, viņas tur ir. Ja, ņemam vadus nost. Vadiņi. Vadu buntīti mums ir nost. Nu, tagad jādabūj sveces ārā. Tādā pašā veidā. Uzliksim gaismu. Tad rekur ir. Nu, tad, opa. Viena mums nāk ārā. Nu, lūdzu. Nu. Tā, šitā izskatās, ka bijis ir, nē, melva. Nu tā, viena mums ir, un tādā pašā secībā pārējās. Vienādi, kas tam mums tur iekšā bijis, ir
Arī bijušas ir bošenes, jā. Nu tā, turpinām. Nu tā, process veiksmīgs, visus 4 ārā, jaunās iekšā, keramiskais smērs un, protams, dinametriskā atslēga, 15 līdz 20 newtonmetriem, parasti viss ir rakstīts uz kastītēm virsū. Nu, liekam visu kopā, tā sakot. Kādā secībā nojaucam, tādā secībā liekam kopā. Tad jau pārējais sīkums. Tā kā veiksmīgus remontus un ziemā kvēlseču maiņas nenolūza. Es domāju, ka arī vairāk nekas nelūzīs, jo keramika ir iesmērēta, sveces ir pievilktas ar noteiktu spēku. Nu, problēmu nevajadzētu turpmākā dzīvē būt. Mašīnai 40 000 noskrējiens, ja kas. Turpinām braukt.